Nu tā, esmu Dainis un turpinu rādīt savu jauno tornīti, ko es gatavoju uz jauno gadu. Te man viņi izdevās salodēt. Es domāju, ka daudz neticēja, ka man tas iznāks. Kā nekā 32 rindas. Tā bardaks uz galda, tas ir normāli, ražošanas process. Un tā viņš man spīd ar visu augšie tornīti. Tātad 32 rindas, tas ir 1024 diodes un plus tornītes, nu tur vēl kādas 20 diodes. Tā krāsas viņam izskatās daudz smukākas, te ir variācijas ar to, kad īsti tas kamera tās krāsas neattēlo, bet nu, viss strādā, viss kā notiek. Tālāk man atliek tikai izprintēt apakšā kastīti, un es pasūtīju tādu plasmas saurulīti, kas man visu to konstrukciju noslēps. Jo te var saprast, ka te ir pilns ar vadiņiem, un te daudz nevajag, lai tiktu kāda drātiņa iekšā, vai kaut kāds cits metālisks gabaliņš, un uztaisīt mums īso. Un tāpat arī varbūt ir mehāniskas problēmas, kāda mehāniska iedarbība, vai arī varbūt tiktu apgāzt tā konstrukcija. Tā kopējais garums te bija metrs ar visu spīci augšā. Nu, tā kā viena kārtiņa, kas sastur 32 diodes, tika lodēta apmēram stundu. Te var redzēt augšā paplašinājums, vidū ir vidus un apakšā kā plata galva. Tā, ko te var parādīt. Lai pielodētu šos vadiņus, kas ir apakšā tur, es izmantoju pinceti, lai tiktu pie viņiem klāt, bet lai viņi varētu izurkt caur to visu iekšu, man te no kaut kāda projekta palika tāds vītņu stienis M4, apmēram metru garš. Es viņam galā piesēju ar plākstu, ar to skoču, papīru skoču, alumīniju stieplīti, ne alumīniju, bet lodalvu stieplīti, uztaisīju tādu āķi. Kāpēc? Un tad es no augšas apakšā pielodēju to galu, un tad no augšas pa vidu tam tornim viņu laidu lejā, bāzu cauri, kā saka, ķeksēju apakšu aiz cilpiņas un vilku cauri visam garumam. Un kāpēc es tieši izmantoju, kur viņš palika, lodalvas vadiņu drātiņu? Tāpēc, kad viņa ir mīksta, jo te tie vadi ļoti daudz ir iekšā, visi viņi cilpās, mazrusiņi sapinušies, un tāpēc, lai, ja gadījumā kaut kur aizsirsies jau pielodētā vada, lai es viņu nepārautu, bet vienkārši atlocītos šitā cilpiņa vaļā. Un te es varētu salocīt un laist pa jaunu. Jo, teiksim, ja es tur ielodētu niknāvu kāķi, kādu metālu, tad es varētu iekšā pāraut kādu esošo vadiņu. Iekšā vadiņus es sevišķi nekārtoju neko. Viņus arī principā nevar redzēt it sevišķi pa gabalu, jo viņi ļoti tievi. Nu, ko tur var pateikt? Tā kā es ielikšu iekšā viņu metālu tajā plasmas saurulē, ko es pasūtīju, uztaisīšu kastīti, izprintēšu apakšu. Tad es parādīšu kopējo bildi, bet tā izskatās ļoti efektīgi. Laiciņš bija diezgan ko paņemties, bet nu, kas gribēs atkārtot, var darīt. Traģiski nekas nav, vienīgi prasa laiku un pacietību. Un tālāk es jau parādīšu nākošo bildīti, kur tas tornis jau būs iekšā konstrukcijā. Tā, nu ko, pabeigsim stāstu par savu tornīti, Kantons tornīti. Te man viņš strādā, es jau iepriekš parādīju. Visu spīcīti. Es te teicu, ka mēģināšu uztaisīt plasmas skrubiņā, to visu dabūt pasūtīšu speciāli saurulīti.
Bet izrādīt tas nav tik vienkārši, tādu caurulīti reāli nevar dabūt, vai arī baigā cena. Un tad es pastījos internetā, priekš šitādu tornīšu var pasūtīt no orgstīkla izgrieztu kastīti ar reizi izfreizētu. Bet viņa maksā pati kastīte 40 eiro un piegādi vēl kaut kā 30 eiro. Tā kā tas būs nedaudz pat reknu. Tā kastīte ar visu piegādi izmaksās tikpat, cik viss šitā elektronika. Un tāpēc es domāju, uztaisīšu mazliet savādāk. Te apakšā redzēt, es jau izprintēju. Tad pataisīšu mazāk. Izprintēju tādu pamatiņu. Šita man nāks virsū pāciņš, kas tagad man printēs, es tūlīt parādīšu. Te jau kaut ko mēģinu burtiņus uzrakstīt kaut kādus. Te var pieslēgt skaņas avotu, lai viņš kaut kā raustītos un kustētos mūzikas ritmā. Tā barošanas bloku es izmantošu, ko es vienreiz biju nopircis un demonstrējis vienā video. 5 volt 5 ampēri, nu reāli tas ir 5 volt 2,5 ampēri. Bet šai konstrukcijai pilnīgi pietiks. Tātad pulti viņam arī ir. Tad viņam tāda pultiņa. Tā es varu ieiet Bluetooth režīmā. Tā man viņš no telefona raustīs mūziku. Bet mūzika viņam raustās dīvaini. Viņam raustās tikai 4 rindiņas. Var iestādīt vai ne 4 šeit, vai 4 pa vidu. Vai 4 augšā, bet ne tā, ka pa visu torni. Nu, nezinu, kāpēc tā ir izdomājuši, bet, nu, tā ir. Tā tad pulti var izslēgt viņu, bet viņš paliks dežo režīmu, kā saka, barošanas bloks būs pieslēgts. Tā, kastītes izprintēju, un tagad es viņam printēšu, lai dabūtu kaut kādu korpusiņu, jo negribās atstāt tādu pliku. Es redzēju, ka veikalā ir tāda plēve rullī, orgstikli. Ne orgstikli, es pat nezinu, kas pa materiālu caurspiedīgi plēve, viņa apmēram milimetru bieza. Un pie tās plēves es printēju tagad pamatiņu. Tā pulti es te varu parādīt. Viņam ir tāds dažādi režīmi. Teiksim, kur tu man bija testa režīms, ieslēdzu. Nu, un tagad viņš man, es varu redzēt, kā vienā rindā diodīs visas vai deg vai nedeg. Tāpat es to rindu varu pacelt uz augšu, un viņš tā rindā taisīs tos efektus. Un pie viena es varu pārbaudīt, vai man visas diodas deg. Un tāpat es varu uztaisīt gareniski, pārslēdzot ar pulti, notestēt pie viena, pastīties, vai man visā garumā tās lampi diodītes deg. Tā, nu vienkārši mūzikas režīms tas ir tāds, nevis mūžīgs, bet atskaņošanas režīms. Nu, te vēl visāds dažāds cits papildu funkcijas, bet tas ir ierakstīts. Tā kā pults viņam arī strādā. Tā kā var teikt, ka tornītis strādā pilnā sparā. Vēl tik vajadzēs pastīties, kāds iztīsies dabā. Un tagad es parādīšu, kādu pamatiņu es viņam domāju korpusiņu taisīt. Nu tā, mans printerītis strādā. Un tagad man viņš printē to vāku, ko es tikšu apakšā. Te var redzēt, ir tāda riela. Viņa būs apmēram centimetru augsta, kurā es ielikšu to plāno orgstikli, rīlīti sarulēt. Un tādu pašu es apmēram uztaisīšu augstu. Uzzīmēšu un izprintēšu. Un tad, kad pēc idejas man būs korpusiņš, kas ir uztaisīts no plāna orgstikla. Viņš man kaut par milimetru bies un viņš smuki stāv rullī. Tā kā es domāju, vajadzētu sanākt. Nu tā viņš printējas, žēloties nevar. Tā kā viss notiek. Tā kā ir kādam vēlēšanās uztaisīt tādu jaungara ilumināciju vai dāvaniņu, iesaku, viss strādā. Un no diodiem man palika kādas 20 vai 30 pāri. No mīkstā vadiņa, kas bija domāts priekš šitās savienošanas iekšā tornī, tos līmeņus savienot no platu man palika, nu nevairāk par metru, tā ka viņi tur briesmīgi precīzi bija izreikinās to visu konstrukciju.
Tā ka viss ir notiek, es uz to pirkumu apmierināts, darbiņš ieguldījos, bet, nu, efekts arī labs. No to arī, es domāju, beigšu. Tā, un vēl kamēr viss notiek, man printers beidz printēt man to vāciņu pamatiņam. Aizņem 6 stundas. Te var redzēt, ka uz stikla virsmas printēs ļoti labi. Gluds, tā kā spoguls. Tā kā printerim iesaka visādu līmējumu paklāju vietā izmantot stikla virsmu. Ideāli ilgspēlējoša. Tātad te var redzēt tā rieviņa. Ko tā var labāk redzēt? No rieviņa, kurā man liksies iekšā tornītes. Tās plānais orgstiklis. Es viņu izliekšu, viņš ir pats lokans, es viņu ielikšu tā kā trubu, un te nofiksēšu, nezinu, vai no ar līmi, vai paņemšu izurkšu te kādu caurumiņus, nofiksēšu ar koku skrūvītēm smalkām. Un tādu pašu es uztaisīšu no augšpuses. Nu, ne tādas lielas malas, vienkārši uztaisīšu tādu gredzenu, tādu pašu rievu. Uzzīmēšu un izprintēšu. Un te vēl, protams, būs augšējā daļa ciet, lai pa augšu nekas neiekrīt. Atstāšu tikai ventilācijai kaut kāds dažs caurumiņus. Un tam man viņa tāda ideja ir tāda, kad šitas maucās virsū. Iet uz pašu apakšu. Nu, un apakšā viņš smuki ar skrūvītēm pieskrūvēsies. Un būs ļoti zulīta smuka konstrukcija nosekta. Man patīk. Tā, nu, tā kā būs vēl trubu virsū, tā būs vēl jautrāk. Bet, nu, tas nu gan būs viss. Šodien vairāk nestāstīšu neko.